Dievs saka, prasiet, un es jums došu tautas. Dievs pats saka, lūdziet, un es jums došu tautas. Saproties? Viņš pats mudina uz to, lai mēs lūgtu par tautām. Dievs saka, lūdziet par saviem ienaidniekiem. Jūs nelūdziet, tāpēc jums nekā nav. Jūs lūdziet savās kārībās, tāpēc jums arī nekā nav. Man te ir pienākums lūgt, ja es varu uzskatīt, piemēram, Krieviju par savu ienaidnieku. Mans pienākums pēc Dieva vārda ir lūgt par Krieviju, nevis nolādēt viņu. Svētīt viņu. Un ne savādāk. Tieši tā. Dievs saka, ja tu redz, ja tu, to, ko tu pats sev uzskati par ienaidnieku, lūdz par viņu, nevis nolādi viņu. Tieši tā. Nevis lāstus ber, bet svētī un lūdz par tiem, ko tu uzskati. Ja tavs kaimiņš tev ienaidnieks, vienalga, aiz žoga vai draudzē un tā tālāk, lūdz par viņu, nevis nolādi viņu.